Viente, Santa un Aina. Tas bija tavs telefons? Jā, opšies tas pret dzelzi. Mēs sēžam uz ragaviņām. Jā. Nejautājiet, kāpēc. Jā, un mēs ar Angelīnu šodien uzslamēsim Q&A. Vai jums bieži visādi jautājumi, viss kaut kas tam līdzīgs? Vai mēs esam māsas vai radinieces? Nē, mēs neesam māsas vai radinieces. Man pat vēl ir projām bieži raksts, kad nevar mūs atšķirt, kad liekas, ka viena persona... Riktīgi līdzīgs. Viss tik agresīva. Labi, sāksim. Pirmais jautājums. Mums Anglītas kanāls var bija tieši tāds pats. Cik gadus esat pazīstami? 4 gadus. Jā. Kurš mīļākais sporta veids? Hokejs. Hokejs. Jā. Labi, es smējos tā kā kāds balis šitajā video. Viss sīkumainākais strīds pastāstiet. Vispār mums visi mums visi strīdi sākās ar sīkumu, tad mēs kādu mēnesi varam nerunāt. Vai ne? Tagad tā vairs nav, bet agrāk. Un tikko pēc galvā iešāvās. Tad, kad 8. klases beigās es biju riktīgi slima. Es biju riktīgi saslimusi, jā. Un tā kā man bija riktīgi kaut 40 temperatūra, bet tā bija brīvdiena, tā kā ārsts nestrādāja brīvdienos, tāpēc man veda slimnīcu pie ārsta. Un es tajā laikā sarakstījos ar savu draugu, un tā kā es viņam pateicu, jā, tagad braucu uz slimnīcu un kaut ko tam līdzīgi. Un es Santu bombardēju, viņai fucking 20 reizes zvanīju, es viņai rakstīju, jo man tūlīt bija jābrauc prom uz Rīgu un jālido uz Londonu. Un viņa man neatbildēja, viņa man fucking vienkārši neatbildēja. Un tad pēkšņi uzraksta man kaut kāds smirdīgs viņas draugs un pasaka, ka viņa ir slimnīcā. Man tāds, zaibis, tu viņam varēja pateikt, man nevarēja. Es atceru šādi tik dusmīga. Tu viņam tur saki, ka tu esi slimnīcā man, bet tu neko nevar pateikt. Es biju riktīgi dusmīga. Es visu vasaru uz 3 mēnešiem lidoju prom tūlīt. Un es viņu meklēju, lai atvadītos, un viņi man vienkārši Jo es biju slimnīcā, un man telefons bija palicis mašīnā, un es tā kā, kā es rakstīju, kad braucu uz slimnīcu, tagad biju slimnīcā, un es sēdēju rindā, un jā, man telefons bija mašīnā, un pēc tam es vienmēr tik svēlīgs jau uz mašīnā, apsver savas telefonu, un tāds, bļā. Tas brīdis, kad tu pārsies telefonā, ka tur 10 nedēļas zvan, o mammas ir. Tas bija trakāk. Jā, viņš pēc telefonā man tāds, bļā. Nosauciet viena otras labāko īpašību. Tātad labāko. Anglīna ir riktīgi atklāta. Pagaidz, pat nezinu, ir labi vai slikti. Kurā situācijā. Man jo, jā, Anglīna ir riktīgi atklāta. Viņa tev pateiks arī to, ko tu vēl sev nezini. Santa ir ļoti drosmīga, tā kā... Drosmīga! Ne jau drosmīga, bet kā to tā kā, vismaz agrāk. Man patīk, es zinu, lieta, kas man patīk ne tikai Santā, bet visā Santas ģimenē, tas ir viņa melnais humors. Tā, kad tu ieeji viņu ģimenē, tu noteikti pirmo reizi, tu noteikti tev būs vēl kādā trakonamā es vispār esmu tikusi, bet, ja tu tā kā pazīsti tos cilvēkus, tad tas ir reāli tik... Jā, vienkārši joks, kad Santas tētis ir nokrāpis, tā kā... Santas māmu ar manu māmu, tā ir norma. Un daudz tādu joku ir. Kas jums abām ir kopīgs? Es tikko pamanīju, ka man no malkas ir netīri pirksti. Jā, noslēgt drēbēs. Ja tev, nezinu, tev to redzētu. Kas jums abām divām ir kopīgs? Mums ir kopīgs jau daudz arī atmiņas, visu kaut kas pamīgs, jo mēs tā kā arī tīk draudzējāmies 8. klasē. Tad mums ļoti daudz kopīgs, visāds atmiņas, visādi piedzīvojumi, visu kaut kas tam līdzīgs. Otrs arī dibens. Nē, Anglīnē vēl lielāks dibens nekā. Man vairs nav, es notēvēju. Vai ne, bez jārā! Nomet liekos kilograms! Dibens nav! Kas vēders gadi ir? Vai ne? Es nesaprotu, ko es daru nepēju! Kur ir jūsu mīļākie youtuberi? Neviena tāda kodā. Angelīna kaut kāda bija viena tāda riktīgi jocīga, riktīgi dīvaina, vispār kaut kāda. Pasaka 3 labākās atmiņas kopā. Tā sanāk, man palika 15, man 15 gadu dzimšanas diena, tā kā visi brutāli man uzmeta, tā kā, jo es dzīvoju. Kā izlādējās gaismu? Kā izlādējās gaismu, ko man tagad darīt? Jā, tā kā
Es dzīvoju pie radiniekiem, tā kā, un viņi man brutāli tā kā uzmeta, un tā kā par manīm aizmirs, un īpaši man nemaz neapsveic pat vārdiem, tā kā es runāju pat par dāvanām. Un tad bija Santa, kas uzcepa tortiku, keksu, jā, un atnāca un pārsteidza mani, un tas bija vienīgais, kas izglāba manu dzimšanas dienu, un tad, jā, un tad... Jā, es atcepu Anglīnā keksu. Jā, tur 3. Nu kā 3? Tas ir tik daudz. Mēs bijām Līva akvaparkā vienreiz kopā. Jā, bija jautri. Jā. Kad būs kāds DIY? Man nesavāk DIY, manuprāt. Man drīz būs par atsvainām. Es jau iesāku viņu filmēt. Bet... Vai jūs kopā esat darījušas blēņas? Vislabāk būtu pajautāt, ko labi mēs esam kopā izdarījušas. Kā blēņas? Kas ir blēņas? Jā, mēs esam kopā darījuši visādas blēņas. Es droši neieslīgšu detaļā. Varbūt kādreiz kādu storītāju izspļaušu ārā, bet tagad tie būs citi video. Ne šodien, ne tagad. Mēs vēl neesam tam nobrieduši. Vai ne, es galīgi neesam nobrieduši dalīties tajā pirmais iespējas vienai par otru. Es atceros pirmo reizi, kad es draudzījā Angliju. Es atceros, viņai bija aktīvās lapju un 2 lietīti. Taču viņa, tā kā, toreiz tu īpaši daudz nerunāji, tā kā, Tu biji svešs cilvēks. Nu jā, arī. Viņa bija tāds čau, un tu jā, un viņa sēdēja telefonā, nekas nav mainījies. Viņa sēdēja telefonā, un viņa sēdēja kā uz ultas malas, viņai bija dvielī, un tā kā, ko tu runāji, un tā mūļi, tā kā, tad jauka klusa. Taču es tieši atceros, kad es, tā kā, tieši tajā pašā dienā, kas ir urkšķi vēders, kas nebija tāds roņu pārošanās skaņas. Roņu pārošanās skaņas, ko tā? Un es tieši šo dienu es līdz kā jārā, un man tieši Anglīna čadrinieci jautā, ko domā par Angelīnu. Un tāds forši, tā kā draudīgi, bet tā kā klusa tāda salīdzinoši. Tagad muti nevar aizvērst ciet. Nē, tā kā, es nezinu, kāpēc. Kaut kā es nezinu, man kaut ko tādu, tā radinieci viņa tā bija pastāstījis, un man likās tūlīt atnāks kaut kāda what the fuck milzīgākā caca pasaulē. Un, jā, es nezinu, man tāds iespējas bija sāp, tā kā galvā, kad viņi ir. Un atnāk, tad viņa tāda riktīgi skaļa, tāda čau! Un jā, tāda diezgan atklāta, un tas vārds, kur es gribēju teikt, ka Santa ir nē, tas nav tas. Skaidrs. Un diezgan atklāti un tāda ļoti emocionāli. Man bija tāds, es saku tā, ka pirmajās pusstundā es nobijos, bet kad mēs palikām, tā kā jau kaut kur aizgāja tāda radinieci, mēs divi tā pārnājām, kaut ko viņi man tur pajautā, es viņu pētā, un tāds, mēs varētu pat sadraudzēties. Un 4 gadus vēlāk. 2 retardāti roņi sēru. Cik gados sākāt tā nopietni krāsoties? Ja nopietni, tad arī kaut kur uz 7. klasi. Vai gribat mainīties ar puišiem? Manuprāt, Anglīnai ļoti patiks mans puisis. Viņš tā labā roka? Varbūt viņš ir tāds nedaudz neredzams un tāds klusts. Citreiz liekas, ka viņš varbūt nav. Bet jā, mēs varētu mainīties. Jā, Jurim ļoti patīk šī ideja. Ko darīsiet, kad pabeigsiet skolu? Iešu uz augstskolu. Es jau palēnām sāku ņemt klientus un strādāt, tā kā strādāšu. Kāds bija jūsu visspilgtākais, varbūt neveiklākais piedzīvojums? Esmu izsmēlus jau trauku ar piedzīvojumiem, manuprāt. Nē, viņi varētu vēl smelt, tikai šobrīd nevar atcerēties. Jā, vai ne? Un es atceros, kā mēs pavadījām Valentīnu dienu kopā un skatījāmies Titaniku, bet tas laikam nav īsti jautrs piedzīvojums. Varbūt tā Valentīna diena, tas, kad jūs ar Justīnu sasējāt un uzkrāsojāt manu puisi. Jā, tas bija diezgan jautri un neveikli, un viņš pēc tam mūs visus garīz nogalināja, vismaz gribēja, bet ja tu to skaties, tad mēs tev atceramies. Jā!
Paldies, ka skatījāties. Angelīnas kanālā ir vēl jautājumi. Tā kā varbūt, ja tavs jautājums nebija šeit, tad varbūt viņš ir Angelīnas kanālā, tā kā links būs apakšā. Ej viņu, atrod viņu, iečako viņu, noskaties viņu, ielaiko viņu, nokomentē, labi, piesako Angelīnā. Jā, ok, čau. Das vidūļi. Nokrištēja kāju.